Aldis and Ruta on the long haul. Them they carry cargo standing tall. From Canada down to Yankee Lando. Steady motion like a new dance. So, hey, almost see them go now. Yeah, yeah. With the heavy load on the road now. All over Canada and America. Aldis and Ruta, them they deliver. All over Canada and America. Aldis and Ruta, them they deliver. Them they deliver. Ruta teica, ka šito vajagot filmēt. Vēja parka, jā, tā te var redzēt, droši vien ir simtiem un tūkstošiem vēja ģeneratoru. Šo te skatu ar Rutu gribu parādīt, man gan pāris akliņi stiklā trāpījuši tādi punktiņi, bet interesanti, jā, te braucot lejā līdz upes krastam, sanāk visu laiku tā kā braukt lejā starp kalniem, kas, nezinu, jā, klintīm kalniem, jā, kas, es nezinu, kāds izskatās uz ekrāna, bet dzīvē izskatās tā. Jā, ir sevišķi, ka mēs dzīvojam Saskačevanā, kur viss plakans, kā Ruta saka, ja suns aizskrien prom no mājas, tad vēl 9. dienā var redzēt, kā viņš kaut kur pa tīrumu, tur deso projām, kur šeit, jā, tāpēc, ja suns aizskrien pēc pusminūtes, jo tu viņu vairs neredzi, jo te visādi izaugumi no zemes ir. Tālūk, tagad ies ceļš Slībi. Šveici, tu teici, štāsot Šveici, jā. Austrija. Jā. Nu, tā, ka šeit ir sniegs un ledus, jā, tad gan ir interesanti. Jā, es tikai izmaiņas, jā, tagad ir marts, vai ne? 1. marts. Arī fakts, jā. Silts, jā. Bet, nu, ziemā, jā, te ir jāuzmanās, ka nesaliek nazītī šķērītē. Kaut kur braucēji par slidotāju. Jā, par ārslidotāju vai kaut ko tam līdzīgi, jā. Šitā te vairāki kilometri iet uz leju. Cik mēs bijām, es nepastījos, kaut kur kilometrs ir jūras līmeņa vai kaut kas tāds. Jā, tad tā upe ir ļoti zema. Oregonu tad sajūta, ka mēs tā kā 1000 metru augstumā, tāda plato. Jā, virsotnē, jā, tagad tie, ka brauc to robežu, jā, starp Oregonu un Vašingtonu, tad upe ir tā kā ļoti zemā vietā. No kalna lejiņā. Tāpēc ir jā, līdz izbrauks līdz lielajiem lielceļiem, tad no 97. līdz 84. Tad ir tā visu laiku ripo uz leju. Mēs filmās, man liekas, tāds skadus arī esmu redzējusi Lielbritānijas filmās. Es teicu, tās jā, līdz Skotijas. Lielbritānijas filmās vienmēr līst, to es tu neredzēju. Bet viņiem ir tādi, viņi izcirtuši savus mežus, viņiem ir tādi te kalni un staigā vējas. Izcirtuši mežus un salikuši propellerus kalna galā. To es nezinu. In 2 kilometers, turn right. Tālūk, pa kalnu At the nobrauc. next light, turn left. Signs for Deschutes State Park. Daudz skaļāk nevarēja. Sirdstrieka. Viss sirdās. Jā, esam nobraukuši pa kalnu lejā tagad. Redzēt benzīnu tanki, iebrauksim. Vilcieniņš pāri. Jā, vilciens otrā pusē upē. Tad, ja kāds redz vilcienu, tas ir otrā pusē upē. Tad upe ir pa vidu. Jā, tad tur, kur iet vilciens, tā ir Vašingtona. Vašingtonas štāts. Un mēs vēl joprojām esam Oregonā. Jā, iebrauksim. Iebrauksim pilotā. Benzīna tankā. Ieliesim Turn right. degošo vielu, dīzeli. Kas ielies, kas ieskries iekšā. Nezinu, vai ir redzams, bet jā, ir redzams. Šādā te krāsā Amerikā dīzels. Šis galīgi nav ziemas dīzels. Problēma, kur ir, tas tagad viņu saliešu. Pilnu bāku, jā. Aizbraukšu uz Kanādu. Man nebūs problēmas palaist mašīnu pie -30 grādiem. Bet man sildītājs. Sildītājs gan, salona sildītājs. Ne salona sildītājs, ne motors sildītājs, neviens no viņiem nedarbosies. Diemžēl. Tāpēc, jā, es nevarēšu. Nē, es droši vien Idaho neliešu, droši vien
kaut kur Albertā vai kur pa ceļam, jā, noteikti saliešu Kanādas dīzeli. Jo, jā, šitas ir riktīgi brūns. Tur ir kaut kādi 25 laikam procenti biodīzels vai kaut kas tāds klāt. No iepriekšējās sērijas, kas atcerās, es redzēju, kā es remontēju riepu, jā. Kur ir. Kur tas diegs ir. Viss kārtībā. Riepa turās perfekti, ne? Varēsiet apsīties otrā pusē. Uz valkošiem ratiem varbūt varēs redzēt. Es zinu, ka interesanti bija, ka abi divi diegi bija vienā līnijā un abi divi bija uz M-burta. Tātad rekur ir M-burts. Un šeit pretī tad rekur viens diegs. Tātad var redzēt, jā, rekur viens diegs. Un šeit ir riepa uz M-burta. Šeit ir riepa neredzēs, jo viņš ir apakšās, var pastīties. Jā, neredz, bet viņš tieši tie pašā līnijā bija, kur šitai riepai. Abi divi kaut kā bija krāpījuši. Jā, tā, mašīna arī dabīgā veidā mazliet nomazgājusies ir. Pa brīvu, ir jau vēl netīra, bet priekš maniem standartiem būs labi, vai ne? Jā, protams, tur augšā kalns, var redzēt. Ļoti smuki, vai ne? Un otrā pusē arī tie paši kalni, kā es teicu, arī krupi var redzēt, kas sadala Vašingtonu, Oregonu ar visiem propelleriem kalna augšā. Labrīt, ierodamies pilsētā ar nosaukumu Matilla. Rūpnīcā, kur ražo plastmasas caurules. Te lūk mums uzlādēs kaut kur. Es tagad sekoju pakaļ šitam te pacēlājam. Viņš mums krāmēs virsmu dakšām, jā. Tagad, ko viņš man rāda, es tā arī nesu, viņš man rāda, lai es pa vidu stājos, kur man jāstājās. Viņiem te klibo bišķiņ tās norādes, jo pirms tam mēs šeit. Kartē tas izstās lūk šāda te. Savācam Oregānā un vedam uz Edmontonu. Kilometru skaits ir 1106 kilometri, 11 stundas 26 minūtes, tātad apmēram 12 stundas droši mums tas aizņems. Tagad ir rīts, krāmēsim no rīta un rīt, jo noteikti, es domāju, pirms pusdienas laika kravu būs atdot. Protams, ja tu viss normāli ies un dokumenti viss būs sataisīti. Ļoti skaista restērija ar šo burvīgo, ļoti skaisto cilvēku, kas šeit nāk. Lūdzu, nesteigā pa zālī, tur ir spridzekļi no suņiem. Neviens nesavāc pēc sevi. Jā. Tā taciņa, kur var pasteigāt, galdiņi, kur var paēst, upe tek, ruta staigā. Jā, un esam pašā kalna galā. Īsti jau nē. Nē, labi, tur ir augstāk, jā, bet tur restērija. Uz kuriem man jāiet? Pie drāžu žoga man jāiet, jā? Jā. Mēs mazliet drāžu žoga, kāpēc? Tas ir privāta teritorija. Lai tev būtu ko pavaicāt. Kā varētu cilvēki aizskriet līdz ūdeni? Tas vienkārši ir, lai dzīvnieki nelec ārā, droši vien savvaļas dzīvnieki, lai neskrien ārā uz ceļa. Ejam atpakaļ mašīnu. Reku skolas autobus. Laicīgi pirms skolas autobusai. Tā būtu viss stolts aizņemts. Tātad kravā mums ir caurules, plasmas caurules. Gaidīšanas laiks bija diezgan ilgs, kamēr mums uzkrāmēja. Jo kāds 2 stundas mēs stāvējām vienkārši tur. Tad tā krāmēšana pat bija diezgan ātri, un šnoris salikt bija apmēram pusstunda, 40 minūtes mums tur aizņēma. Krava viegla, 20 000 mārciņas, nav smaga. Tā viņi izstās. Tad aizmugurē tie, kas nav redzējuši, man ir paceļama aizmugura piekabē, es mazāks nekad neesmu rādījis. Tad var uztaisīt tā kā parasto stepdekoru plakno grīdu, jo tās laipas no grīdas ceļās ārā. Un sanāk perfekta taisna grīda. Nav gluži perfekta, bet tuvu tam.
Tad tā, piemēram, šāds te kravas, kas jāliek uz plakanās grīdas, tad var redzēt, viņš ir mazliet uz leju, bet, jebkurā gadījumā labāk nekā galīgs slīps. Šņoras ļoti daudz ir nedēļas smaguma, bet dēļ stabilitātes krava viegla. Tātad vajadzēja likt atkal kravas to load leveleru, kā viņš tāds līmeņotājs. Tad izlīdzies atkal savām rampiņām, izvērt cauri ķēdi, novilku ar savilcēju uz sāniem. Bet, kamēr puisis krāmēja, viņš mazliet izgrūstīja, bet, mēs jau esam nobraukuši kāds 2 stundas gandrīz. Tā kā bija, tā viņš arī ir. Protams, viņš nācās man no priekšu noņemt, jo caurulēm bija jāiet. Tātad ir uzlikts pāri, piekļuvs priekšēji. Vašingtonas štāts vienīgais, kur ir vajadzīga atļauja, ja piekabei ir pārkari priekšpusē. Tātad līdz 3 pēdām varbūt, ja visos štatos un provincēs. Un vienīgais, kur ir Vašingtonā nevar būt, bet $30 man tālāks atļaujas 30 dienām, viss kārtībā. Tad viņš no priekšu noņēmu, ielikt patās apakšā caurulē, man te vieta ir, pārmet pāri šņori, un viss kārtībā. Vienīgā problēma ar plasmas caurulēm ir, šoreiz gan nav baigā problēma, jo nav vasara, bet vasarās saulēņas paliek mīkstas. Un tad, kad viņas tiek novilktas, viņās iespēžās. Tā liekas, kur var redzēt, gali ir mazliet nolocījušies, jau nav mazliet. Bet nav tik traki, ja pastāv uz augšu, jo es redzu tāds liels, milzīgs rasnes caurulis, kuram pārliekot pāri. Tas bija vasarā, kad augustā mēs savācām. Kad ritīgi saule karsta, un tas bija kur Arizonā vai kaut kur tur. Bet tās caurules bija milzīgas, viņas vienkārši tā kā pankūkas negluži, bet viņas palika ovālas. Pēc tam, kad aizveta līdz galam, viņas bija praktiski ovālas. Viņš tam tik liela problēma nav, jo viņas ir maziņas, bet jebkurā gadījumā karstā laikā baigi jāuzmanās ar to, ka viņas nesaplacinās. Un viņas, protams, kustās, tur ņemās savā starpā, viņas gan ir ierāmētas, kur tu var redzēt, tātad pa vidu ir koki salikti, lai viņas negāžos sānās savilkts ar šādiem te plasmas savilcējiem, kas baigi neko nedod. Tas tikai tik daudz, lai lādējot, viņas nesagāžās. Šitās baltās ir labāk saliktas. Tie ir tā kā koka rāmīts uztaisīts. Viņas tā kā ir ierāmētas, un tās nekur nepazudīs teorētiski. Tā kaut kā. Restops ir uztaisīts, laučaks ir uztaisīts, tad pirmo reizi bija jātaisa 20 minūtēs, tā viņi iesaka dēļ tā, ka viņas ir plasmas caurules. Un pēc tam jau ik pa 2-3 stundām atkal.
Tālāk šodien laikam tā diena, kad cilvēks brauks iegādāties manu motociklu. Viņš gan nav pateicis, ka viņš viņu ņems, bet viņš brauc skatīties. Motocikls manā īpašumā jau ir no 13. gada ražots. Viņš 11. viņš ir veiklā nostāvējis divus gadus, jā. Un tad viņam bija šaus, tad viņš ir pilnā komplektācija ar visām kastēm, arī sānu kastes ir, kuras uzreiz noņēma nost. Motoru tilpums ir 1 litrs. Tad lielais motors, kas viņiem ir, otri bija 650, litrīgie bija ar 2 skursteņiem, 650 ar 1. Kādreiz viņu izmantoja, lai brauktu uz darbu. Tā kā uz darbu man vairs nav jābrauc, tad man viņš stāv nabadzīgs garāžas stūrīti un sēro viens pats. Jā, motors ir 2 cilindru, mocim nobraukums ir 12 000 kilometri. Vienīgais, kas te nav oriģināls mocim, krāsa, tad krāsu es pats krāsoju, jo oriģināli viņš ir melns. Es uzjaucu lūk šādu krāsu, var redzēt tos spīdamiņus, es nezinu, fokus laikam nav, bet tad dupoņu krāsa, oranžu, es paņēmu kaut kādu jau puslīdz gatavu recepti, un tad es nopirku atsevišķi tās te pērlītes, tās zaļgani zeltītās, un tad tās uzklāju pa virsu krāsai, un tad trīs kārtas ar laku. Un vēl kas nav, viena lieta, kas vēl nav oriģināla, tad šie te uzrakstiņi uz diskiem, tos pasūtīju no Francijas tajā laikā. Amazonā nebija nekur tāda, man liekas, tad es viņas pasūtīju 14. gadā. Man maksāja kaut 15 vai 20 dolārus, neatceros. Mocīts baigi foršs, bet viņš te sēž un nīkst viens pats. Krāsai un lakai skaitās mūžu garantija. Tad 14. gadā es nokrāsoju, tā krāsa nekur nelobās nost. Kā redzēt, vienīgā vieta ir šeit. Šeit lūk ir caurumiņš, te ir un te ir. Un tas notikās dēļ tā, kad es liekot kopā, mocis stāvēja šādi tepat uz pekas, bet zālē, un diemžēl zeme bija laikam pa mīkst, un iegrima peka iekšā, un uz svaigi krāsot tā, liekot kopā mocīti, viss sagāzās, un šie te bojājumi radās. Ko? Tā pārējais viss ir perfektā kārtībā. Protams, riepa jāmaina. Riepa arī ir oriģināla. Kur man palika riepa, lūk šeit ir, jā. Riepa ir tas 12 000. Es prasu pa viņu 5995 dolāri. Un kur pretīm var nopirkt šādas te pašas močas, arī lētāk par 4000 dolāriem. Bet viņiem nobraukums jau ir 45 000, 80 000 kā kuram. Tā kā es domāju, ja mans mocīts maksā 1500–2000 dolāru dārgāk nekā pārējie, un ir tikai 12 000 nobraukums, es domāju, tas ir tā vērts, lai ieguldītu 12. Tas ir tā ekstra pusotru 2000 un saņemtu mocīti ar krietni mazāku nobraukumu, plus ar lielo motoru, tie pārējiem man tāks bija mazajiem motoriem. Protams, tie jau arī iet, bet kam gribās cukā iedot, tad es domāju, šitas te ir foršāks. Tālāk gaidām pircēju, redzēs, kas būs. Pircējs ieradās vīrietis, varbūt ap 50 gadiem, nedaudz vecāks ar mani, viņam ļoti patikās. Viņš bija atbraucis ar savu draugu, kas ir motociklu speciālists, novērtēja, ka mocīts ir foršs, ka nav kur pie kā piekasīties un cena ir laba. Protams, viņš pakaulējās, es viņam atlaidu $300, tā kā. Piektdien no rīta viņi brauc pakaļ. Viss, moča vairs nav.